Sveicināti vēlreiz tie, kur klausījās manu prezentāciju pirms kādām 2 stundām prosesijā. Un tie, kur vēl nē, tad, tiem varētu sev prezentēt kā Ernests Vaga. Esmu Mailigen izstrādes vadītājs, un tie, kur zina, kas ir Mailigen, tad tur es rūpējos par to, lai tiktu radīts un lai tiktu novērsts līdz izstrādē tās funkcijas, kuras Latvijas marketeri jau tagad izmanto. Un šodienas tēma man uzaicināja pastāstīt par e-pasta mārketinga pamatiem. Beigās arī būs neliels pārsteigums saistībā tieši ar Mailigen, kur mazliet viņu prezentēšu. Un jā, tātad sākam. Kas īsti ir e-pasta mārketings? Daudziem e-pasta mārketings asociējās ar kaut ko sliktu, negatīvu, masveidu izsūtīšanu. Un bieži vien e-pasta mārketings tiek jaukts ar tādu parādību kā spams, kas ir masveidu izsūtīšana kontaktiem, kur to nevēlas, lai viņam sūtītu. Bet e-pasta mārketings patiesībā tas nav. E-pasta mārketings ir pilnībā balstīts uz atļauju. Tas ir atļaujas mārketings. Līdz ar to šo atļauju piešķir tikai tie, kuri reāli vēlas saņemt to ziņojumus, un līdz ar to tas ir arī mērķa auditorijas mārketings, jo tā ir kvalitīva mērķa auditorija, kuri grib uzzināt no jums informāciju atbilstošu. Un, protams, ja tā ir mērķa auditorija, tad tās ir iespējas veidot ilgtermiņa attiecības, un proti, ja šis konkrētais cilvēks kontakts ir jau sarakstā, viņu var sūtīt atkal un atkal, un uzrunāt, un, protams, arī pārdot. Un tā kā mērķa auditorijai mēs vienmēr sūtam atbilstošus vēstījumus, tad jā, tas vēstījums vienmēr būs personisks un atbilstošs saņēmējiem. Un šīs tās 3 galvenās lietas, ar ko e-pasta mārketings atšķirās no spam. Līdz ar to e-pasta mārketings nav spams. Bet kāds tad īsti ir tas e-pasta mārketinga process? Es pats parasti iedalu tādās 3 daļās, ļoti svarīgās, kur parasti viss sākās ar e-pasta sarakstu veidošanu. Un kad mums ir jau izveidots tāds neliels sarakstīns, tad nākamais solis ir e-pasta mārketinga kampaņas, kur jau izsūtam jau konkrētai mērķa auditorijai. Un tad 3. solis, kad mums izsūtīt kampaņu, tad jau analizējam rezultātus. Un, ja mums ir pietiekami liels saraksts, tad mēs arī varam to visu statistikas datus kārtīgi izvērtēt un attiecīgi arī veikt optimizāciju, piemēram, segmentējot sarakstu. Un nākamreiz, kad sūtam, tad jau sūtam vēl atbilstošāks vēstījums. Kāda ir tie sarakstu veidošanas metodas? Populārākās ir web parakstīšanās anketas, bet arī daudz citas metodas ir nemazāk populāras, kā piemēram piezīmēšanās lapas ar parakstīšanās anketu, kas var būt piemēram mājaslapa atsevišķa sadaļa. Tā varbūt ir offline parakstīšanās kādā konferencē vai pasākumā, kur mēs varam piedāvāt aizpildīt anketu, vai arī tagad ļoti moderni arī piedāvāt planšetdators, kuros ir izstrādāt speciāla aplikācija kontaktu ievākšanai. Ar mājaslapām saistīts arī izpildošās anketas, kas patiesībā attiecīgā situācijā ir ļoti labs veids, kā iegūt jaunus kontaktus. Piemēram, ja mums ir mājaslapā ir blogs, un blogā mums ir ļoti daudz satura, kur mums mērķa auditorija nāk no Google vai citiem meklētājiem. Līdz ar to šī mērķa auditorija ne tikai būs ieinteresēta izlasīt jūsu rakstu, bet arī parakstīties e-pasta jaunumiem. Tāpēc ir vērts ievietot blogā izpildošu anketu, lai šādā veidā iegūtu jaunus kontaktus. Kā alternatīvas metodas ir arī QR kodu, ko mēs varam iestrādāt plakātiem, žurnālos, kas nav īpaši izplatīts veids, bet dažreiz tiek izmantots. Un nesen bija arī tāda tendence arī sociālos mēdījus izmantot e-pasta iegūšanai. Tās ir parakstīšanās anketas Facebookā vai arī saites ievietošana
YouTube, zem YouTube klipiem, Twitterī nošārot vai arī draugos ieteikt. Un tad, šeit ir redzam daži piemēri, kurus pats esmu izmantojis. Tas ir zem YouTube klipu, var ievietot saiti, Twitters un arī LinkedInā pie savu profilu var pieviedot saiti ar informāciju, ko šajā saitē varēs atrast. Savukārt šis ir piemērs no viena partneru mārketinga projekta, kur arī šī anketa tika veiksmīgi izmantot. Šajā konkrētajā piemērā ir redzam izpildoša anketa, kur ir piedāvāts arī tā saucamais burkāns ar Maksimas dāvanu karti. Respektīvi, tie, kas aizpild šo anketi, viņi piedalās arī ikmēneša izlozē, kur var laimēt šo dāvanu karti. Protams, priekš Komparo portāla tas ir ļoti labs veids, kā iegūt jaunus kontaktus un attiecīgi arī viņiem sūtīt kampaņas ar piedāvājumiem visdažādākajiem. Šeit ir vēl viens cits piemērs, kas ir no viena personīgā projekta i-veikala.lv. Un šeit veiksmīgi tika izmantot šī parakstīšanās anketa, kur liels pluss šitam visam ir tas, ka šī anketa viņa neizpeld uzreiz, bet pēc kāda maza brītiņa, kad šis apmeklētājs ir iepazinies ar mājaslapas saturu. Un līdz ar to viņam interesē, piemēram, atlaides un jaunumu. Tādēļ viņš arī ir ieinteresēts parakstīties. Šajā gadījumā ir bez burkāna anketa, bet parakstīšanās tas procents tāpatās bija diezgan augsts, jo tās atlaides un konkursi un dažādas citas lietas tika izsūtīts. Un, ja tā runā par sarakstiem, tad viena lieta, ko nekad nevajadzētu darīt, nevajadzētu e-pasta sarakstu no kāda cita pirkt. Jābūt pārliecinātam un jāzina, kādā veidā un kur tie e-pasti ir iegūti. Jo, pirkt sarakstu viņi var būt vai savākti no kaut kādiem resursiem, un liels mīnus tam visam ir, kad šajos pirktajos sarakstos nekad nebūs mērķa auditorija. Tie nebūs cilvēki, kas ir devuši savu atļauju un speciāli parakstījušies, un līdz ar to kaut vai šis saraksts ir tavā īpašumā un tiek izmantot e-pasta programma, bet kampaņas sūtīšana šādam sarakstam, tas pēc nolasējuma jau skatīsies spams. Un tad nākamā lieta, kad mēs iegūstam e-pastu, tad nākamā lieta, ko mēs darām, tā ir rezultātu izvērtēšana, ko mēs darām pēc katras kampaņas. Un šajā piemērā mēs redzam, ir vienā attēlā ir atvēršanas statistika un otrā ir klikšķu statistika. Un, kā redzam, to e-pastiem konvertējās jau uzreiz, un līdz ar to mēs jau rezultātus jau varam pirmā dienā iegūt. Varbūt vēl otrā dienā, bet pēc tam arī tas kļūst maznozīmīgi. Un kad mums ir zinām šie rezultāti, tad mēs varam arī izvērtēt un attiecīgi pēc konkrētā rādītāja mēģināt atrast kādu problēmu un noteikt šīs problēmas un veikt tā saucamā optimizāciju vai, uzlabot nākamās kampaņas, balstoties uz šiem rezultātiem un sūtīt daudz piemērotāks mūsu saņēmējiem. Un tie galvenie rādītāji ir atvērti e-pasta, klikšķu skaits un atrakstīšanās skaits. Ar atvērtiem ir tā, ka atvērts e-pasts skaitās, ka cilvēks atver izlasi, bet neklikšķina. Bet tomēr šis e-pasts var daudz ko pateikt no statistikas, kad cilvēks bija ieinteresēts brīdī, kad viņš saņem šo e-pastu. Piemēram, izlasot šo e-pastu virsrakstu subject line vai ieraugot sūtītāju vārdu. Viņš bija ieinteresēts, tomēr e-pasta saturs nebija tik ļoti saistoši, kad viņš klikšķis neveic. Tādēļ tie ir atvērti e-pasti. Savukārt klikšķu skaits, tas jau liecina, ja, piemēram, pēc noklusējuma jau klikšķis e-pastā jau skaitās, ka e-pasts ir atvērts.
Un klikšķis liecina arī par to, ka šis saņēmējs ir ne tikai ieinteresēts izlasīt, bet viņš arī bijis ieinteresēts saturā. Un līdz ar to klikšķinājis e-pastā un nokļūst mājaslapā, kur arī attiecīgi veids darbības, piemēram, iegādājas kādu produktu vai partneru mārketingā. Tas nozīmē, ka nokļūst partneru lapā un klikšķinājis uz reklāmu devēju saitēm un izmantos kādu pakalpojumu, pēc tam partners par to nopelna komisijas. Un tas pēdējais rādītājs, kurš arī ļoti svarīgs, tas ir, bildītē kā sarkana poga, tas ir atrakstīšanās skaits, kas nav īpaši pozitīvs rādītājs, jo tas liecina par to, ka izsūtītā kampaņa, tur nav bijis kaut kas pavisam kārtībā. Un it kā ir dabiski, kad ir atrakstījušies kāds 1, 2 vai 3, bet, ja atrakstās vairāk 10, tad ar e-pastu patiešām nav kaut kas kārtībā, un tad jau jādomā, kas ir bijis tas, kas šos saņēmējus, kur iepriekš bijuši tā kā lojāli, ir parakstījušies ar anketām, bijuši interesēti, bet, kas bijis tieši tāds nesaistošs e-pastā, ka viņš ņēmis un atrakstījies, un uzskatīs, ka viņam vairs tas nav vajadzīgs. Tā kā šitais rādītājs ir ļoti svarīgs, lai izvērtētu. Un vēl viena lieta, ko es pa vidu izlaidu, tas bija pa kampaņām, bet šeit es mēģināšu mazliet vairāk pastāstīt saistībā tieši ar platformu, pie kuras izstrādes pats darbojos. Ar kampaņām ir tā, ka var, protams, sūtīt izmantojot Outlook, kur var ielikt CC vai atkal sūtīt, bet e-pasta mārketingā parasti izmanto e-pasta mārketinga programmas. Un programmā šie visi procesi ir saorganizēti pa soļiem, kur parasti ir viss skaisti aprakstīts, informēts. Un tas mērķis ir šo programmas lietotāju ir pēc iespējas ērtāk un ātrāk novest līdz tam, lai viņš ar dažiem klikšķiem sagatavo un izsūta kampaņu sarakstam, kurš iepriekš ir savākts saviem kontaktiem. Un Mailagents ir viena no tādu veidu programmām. Mailagenā izsūtīšana notiek 5 soļos, kur pirmais solis ir uzstādījumi, otrais ir saraksta izvēle, trešais dizaina izvēle un ceturtais dizaina labošana. Un tad jau 5. mēs pārbaudām, visu apskatām, vai viss kārtībā un veicam sūtīšanu. Un e-pasta programmām ir tāds plus, kad sūtīšanu var arī iepriekš ieplānot, piemēram, jums jāsūta kaut kur uz ārvalstīm, vai paši netiekam klāt tajā brīdī, ka jāsūta, nevaram būt klāt. Tad ieplānojam, uzliekam konkrētu laiku, kad jāizsūtās, un tad kampaņa ir izsūtīsies. Arī affiliate marketingā tas ir ļoti noderīgs, jo nevienmēr affiliate visu laiku sēž pie saviem projektiem, un cik pats no savas pieredzes zinu, kad biežāk gan sanāk, ka tiek deleģēti vai kādam citam darbu, vai darbu tiek padarīt brīvajā laikā, bet tas brīvais laiks var nebūt tajā laikā, kad tiešām tā kampaņa jāizsūt. Līdz ar to ir vērts arī ieplānot, uzstādīt uzstādījumus, kad kampaņa izsūtās konkrētā brīdī. Bet ar Mailagenu, ko gribētos vēl pastāstīt, ka kampaņa izsūtīšana tas vēl nav viss. Jā, var izsūtīt e-pasta kampaņas, bet veidot e-pasta sarakstus, bet kā papildus funkcijas mums ir arī interneta aptaujas, kuras arī var apvienot ar e-pasta mārketingu. Ir pat speciāls termins, tiek izmantots e-pasta aptaujas, jo viņas tiek izsūtītas caur e-pastu un tad internetā kāds aizpilda. Un pēc aptaujām mēs varam iegūt papildus datus, piemēram, lai segmentētu mērķa auditoriju, kas arī ir viena no pamata e-pasta mārketinga platformas funkcijām. Vēl viens plus ir Mailagenam SMS kampaņas, kas tiesa gan varbūt nebūs sākumā piemērots tiem, kas tikai sāk nodarboties ar e-pasta mārketingu, bet arī ir vērts padomāt, kā ar parakstīšanās anketām iegūt numurus un varbūt tās izmantot ziņojumu sūtīšanai. Ļoti daudz lieliski piemēri, piemēram, veikaliem, kur veic šādas darbības. Un tā kā papildus funkcijas, kas tieši affiliate mārketingā ļoti noderīgs, ir
bloga satura automātiska izsūtīšana. Kad mums blogam ir, piemēram, RSS plūsma, kur mēs izmantojam saiti, lai ievietotu e-pastā un uzstādām, lai e-pasts automātiski izsūtās. Un, ja mums ir blogs, piemēram, ļoti dziļi bāzēts uz saturu, kur saturs, piemēram, katru dienu atjaunojās, tad mēs varam ieplānot vai nu ik pēc 3 dienām izsūtās 2 raksti, 3 raksti, vai arī katru dienu par rakstam izsūtās. Un, jā, tā RSS funkcija automātiski to nodrošina. Un, jā, kā papildus funkcijas personalizācija un, protams, arī atskaits, kas e-pasta mārketinga platformām ir tāda pamata funkcija, bet, ja netiek izmantots, tad, tad ar atskaitēm diezgan liels problēmas. Jo arī platforma nodrošina izsakošanas iespējas visdažādākās. Un viens no lieliem plusiem, kas ir e-pasta mārketinga programmām, tā ir arī dizaina izveidošana. Kad mēs varam ļoti ērtā veidā, līdzīgi kā Wordā, likt kopā attēlus vai arī teksts un salikt pa blokiem, pievienot virsraksts un šādā veidā ar e-pasta programmas palīdzību izveidot smuku, stilizētu dizainu e-pastu un tas nebūs vienkārši garlaicīgs melnbalts vai arī garlaicīgām saitēm, bet var ielikt kādas dizaina elements stilīgas, kas šim saņēmējam var piesaistīt acis un varbūt tās pat, likt veikt darbību, to klikšķi veikt un ieinteresēt. Bet ko vēl gribētos pastāstīt tieši saistībā ar Mailligenu? Atzīšos, Aigars man atļāva izreklamēt šo īpašo lietu, jo te ir tāda lieta, kas ļoti piemērots partneru mārketingam. Tieši vakardien mēs pabeidzām pēdējos testus un notestējām un palaidām tādu jaunu funkciju, ko mēs nosaucām Mailligenu Epic Free. Un kas ir šis Epic Free? Tas ir plāns ar 2500 kontaktiem, kuru ir iespējams izmantot bez maksas. Jebkurš var pieregistrēties Mailligenā, ieklikšķināt un sākt izmantot vākt kontaktus ar parakstīšanās anketām, ievietot anketas savā mājaslapā vai blogā, WordPress blogā, ko ir ļoti ērti izdarīt. Var izveidot sarakstu līdz pat 2500 kontaktiem. Patiesībā, ja tā paskatās uz partneru mārketingu, tad jau ar šādu apjomu kontaktiem izsūtot kaut kādas 1., 2., 3. kampaņas, var jau redzēt, kāda ir atdeve. Ja mēs redzam, ka atdeve ir pietiekami liela, kad cilvēki no šiem 2500 kontaktiem konvertējās, iet uz reklāmdevēju lapām, ņem pasūta pakalpojumus un partners no tā pelna komisijas, tad jau var redzēt un tad jau ir vērts domāt par to, vai vispār pietiek ar 2500 kontaktiem. Un tad jau var domāt arī par to, ka plānu var būt gatavs jau maksāt par e-pasta mārketingu platformas izmantošanu, maksāt jau par 5000 kontaktiem, piemēram. Un palielināt datubāzi un sūtīt atkal kampaņas. Un, protams, ka arī līdz ar to peļņa arī palielinās līdz ar katru kampaņu, kas tiek izsūtīta. Un šim Epic Free plānam ir pieejamas gandrīz visas Mailligena funkcijas. Arī interneta aptaujas, tā ka šo Epic plānu var arī sūtīt savai listei aptaujas, piemēram, ir produktu pakalpojumu salīdzinājumu lapa, vai tiek veidot apraksti, vai tiek veidots satura bloks, kur ir dažādas kategorijas. Tad aptaujas var būt veids, kā, piemēram, izsūtīt saņēmējiem, ko viņi gribētu, piemēram, lasīt vairāk blogā. Kādu satura veidu, kādu pakalpojumu vairāk interesē. Piemēram, elektropreces tiek reklamēts vai skaistumkopšana. Uzzināt viedokli par zīmoliem, kas arī ļoti svarīgi, jo, ja mēs zinām, kāda zīmola ir populārāka starp mūsu mērķa auditoriju,
Protams, mēs varam vērst uzmanību piemēram, pilnveidot to pašu mājaslapu vai arī e-pasta kampaņas sūtīt atbilstošāks, rakstīt vairāk rakstus par konkrēto zīmolu, kas saistībā. Un to var nodrošināt aptojas. Vienīgais mīnus šim Epic Free plānam ir tas, ka nebūs iespējams importēt sarakstu. Tātad, ja ir iepriekš ievākta datu bāze, tad to nevarēs izdarīt, nevarēs importēt, bet varēs veidot no nulles. Patiesībā izveidot jaunu partnermārketinga projektu vienmēr var sanākt e-pasta sarakstu veidot no nulles, jo saņēmējs jau parakstās uz konkrētā resursu jaunumiem un konkrētās nišas jaunumiem. Līdz ar to, importējot citā resursā izveidot sarakstu, mēs līdz ar to šo mērķa auditoriju jau padaram nekvalitatīvu un sūtam viņam neatbilstošu vēstījumus, jo viņš tam nav parakstījies. Un tie atkal var sākt rasties problēmas ar to, ka tas ir pēc noklusējuma vienkārši spams, jo vēstījums vairs nav atbilstošs. Un vēl viens mīnus ir Epic Free plānam, kad nebūs pieejama SMS izsūtīšanas funkcijas. Bet, tas arī nav tas lielākais mīnus, jo, ja patiešām tiek izprastas iegūmus, kāds ir izmantojot e-pasta mārketinga platformu, tad es domāju, ka, protams, arī iegūt pēdējā investīcija atdeves, līdz ar to tas arī varētu nebūt šķērslis, lai arī samaksāt par to plānu, par to pašu zemāko plānu, arī iegūt šo SMS izsūtīšanas funkciju. MyLoginā Epic Free var aktivizēt jebkurš, kurš ir pieregistrējis uz trial kontu, vienkārši ieejot sadaļā upgrade vai uzklikšķinot uz pogas upgrade, un katram trial lietotājiem būs redzams kā pirmais plāns Epic Free, kur ir vienkārši jāatzīmē, ir jānospiež ok, jāpiekrīt noteikumiem, un tā pašā brīdī jau tas tiks aktivizēts un var sākt nodarboties ar e-pasta mārketingu jau tūlīt. Un nobeigumā šeit ir neliels resursu sarakstīns, kuros var uzzināt nedaudz par e-pasta mārketingu. Kā pirmo noteikti var minēt MyLogin blogu, kur vairāk gadu laikā ir sakrāt ļoti daudz rakstu par dažādām tēmām. Tur ir gan kolēģis Līgas veidotie raksti, dažādi padomi e-pasta mārketingā, gan arī mani veidotie raksti par to, kā izmantot MyLogin platformu, funkcionalitāti, kā arī dažādas idejas. Otrais bloks ir Inbound.lv, kas ir uz internetu mārketingu kopumā vērsts bloks, bet šajā blogā arī var dažas rakstus atrast par e-pasta mārketingu. Un trešo jau noteikti visi zina, tas ir Aigara web mārketinga bloks, kur arī savulaik Aigaras ļoti daudz uzrakstīja par e-pasta mārketingu, kas arī man pašam sākumā bija diezgan vērtīgs resurss, kur varēja iegūt pirmās zināšanas. Tad pārējie 4 ir ārzemju blogi, no kuriem pirmais email marketing reports. Tas ir ļoti vērtīgs resurss, kuru autors ir Marks Brownlows, kuram arī ir tāda marketera aprindās iesaukt e-pasta mārketinga krustēvs, jo viņš šo blogu jau raksta vairāk kā 10 gadus, un viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kas šo informācijas plūsmu uztur e-pasta mārketinga nišā. Tad pārējie ir e-pasta marketers klub, tas ir fórums, email marketing, email guide, tas ir sociālais search engines priekš e-pasta marketinga. Jeb tur vienkārši tiek savākt visādi raksti saistībā ar šīm tēmām no dažādiem resursiem, kur arī var iegūt daudz noderīgas informācijas. Pēdējais emailexpert.org, tas ir viens no tiem resursiem, kur var uzzināt dažādas jaunumus saistībā ar e-pasta mārketinga nišu vai tirgu kādu jaunumu saistībā ar e-pasta mārketinga programmām, platformām. Un tas, protams, būs tādam advancēti ieinteresētiem marketeriem interesēties par šo tēmu, bet arī ļoti noderīgs resurss. Tas arī viss. Tad jautājuma daļa.
Viens tāds tests jautājums. Vai var būt tā, ka e-pasta stācijas rīt neļauj izpildīt affiliate linku? Tā gluži nav, ka nevar izpildīt affiliate linku. Ir tā, ka, lai noteiktu statistiku, tiek izmantots arī pāradresācijas, un šis affiliate links tiek iekļauts iekšā šajā pašā e-pasta programmas linkā. Līdz ar to notiek viena pāradresācija pēc otras, un izsekots e-pasta mārketinga platformā tieši tiek šis pāradresācijas brīdis. Līdz ar to, ja nu patiešām gadās tāds gadījums, kad affiliate links netiek izsekots, tad tur šis gadījums ir individuāli jāapskata, iespējams kaut kāda kļūda ir ievietojot saites pašā šablonā, un jā, kļūda pašā e-pastā varētu būt. Jā, un jautājums no visam citas operas. Kāda tavuprāt ir labākie pārdošanas e-pasta subjekti? Atkārtot, vai tu var dzirdēt? Jā, kādi ir labākie pārdošanas e-pasta subjekti? Grūti pateikt. Ir tā, ka atlaides un bez maksas un dažādi tādi, kā saka, call to action darbojās, bet te ir atkal liela problēma ar piegādi, kur ir tāds spamlists vārdu, kur reāli var rasties problēmas ar piegādi, jo kritīs spam filtros dēļ dažādiem vārdiem free un ar tie paši vārdu marketing un vēl dažādi free sell vai tur. Vai tu var pateikt, kurš neizmanto? Es precīzi nezinu no galvas, bet man šķiet, mums Mailigan lapā bija publicēts tāds pamatsaraksts, bet patiesībā tie vārdi ļoti daudz. Un spam filtri var neskatās katru vārdu atsevišķi, bet skatās tieši kombinācijas un e-pasta kontekstu. Bet pa subjektu pārdošanas, tur ir katrā ziņā jāeksperimentē, jāveic ir testi izsūtot vienu veidu subjektu, citu veidu subjektu un vienkārši jāeksperimentē. Un katrai nišai jau būs atbilstoši. Pats svarīgākais tas, lai pats subjekts būtu atbilstoši tam centrālām vēstījumam, kas ir pašā e-pastā, arī pastāstīts, un kāds vispār e-pasta mērķis. Ja tu mērķis pārdot kaut kādu konkrētu produktu, un tas produkts uz atlaidi, vajadzētu arī minēt to subjektā, jo tas arī veicinās šo darbību, arī to produktu iegādāties.